Iznācis profesionālā lauksaimniecības žurnāla Agrotops maija numurs. Tajā lasiet. Latvijā kartupeļus audzēt it kā prot, bet ražas tomēr neiepriecina. Ražības līmenis dažkārt nesasniedz pat 10. daļu no bioloģiskā potenciāla. Kāpēc tā? Izrādās liela ražu pamatā ir pareizi izvēlēta augu maiņa. Pārgājus novada Raiskuma pagastā drīzumā varētu tikt izveidot Latvijā pirmā Romānovu saitu šķirnes audzētava. Neliela draugu bites barību sameklē no apkārtnes savvaļas augiem, taču lielāko draugu īpašniekiem nopietni jādomā par kultivējamo nektāra augu audzēšanu. Problēma, ar ko jāsaskars mūsu zemeņu audzētājiem, ir Eiropā izplatīta un nozīmīga zemeņu slimību parādīšanās stādījumos arī Latvijā. Vīnogu selekcijas un izmēģinājumu centrā Vīnkoki tiek veikta daudzu vīnogu šķirņu un hibrīdu izpēte. Iesakam piemērotākās šķirnes audzēšanai laukā, galda vīnogas ēšanai, gan arī tehniskās šķirnes un hibrīdus sulas un vīna iegūšanai. Pašlaik Latvijā visai populārs ir nesiltinātās slaucamo govju kūtis, kam ir raksturīgs vaļējs ailes sānu daļā, ko pēc vajadzības piever ar sintētisku materiālu aizkariem. Uzziniet vairāk par to izgatavošanas materiāliem un iespējamiem ierīkošanas variantiem. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs Agrotop maija numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.